Zobu tīrīšana. Mēs daudz par to stāstam un mācam, bet mēs, protams, saprotam, ka tas ir liels izaicinājums to mājās izdarīt. Tas, kas tagad ir iegādājams, ir šādas forši tādi uzpirkstenīši. Redzat, izskatās, ka tā ir mana pirksta sastāvdaļa, bet īstenībā tas jau ir mutes tīrāmais līdzeklis. Jums ir jāizvēlās enzimātiska zobu pasta, jo tā saturēs fermentus, kas palīdzēs neveidoties šai ķīmiskai reakcijai, kas ir aplikums uz zobiem un cementēšanās sadarbībā ar siekalām. Protams, šito līdzeklīti jums jāizvēlās atkarībā no suņa mutes dobuma izmēra. Šis uzpirkstenis pēc viņa izmēra varētu būt piemērots šādi līdz 20 kg suņam, bet, ja jums ir mikrosuns, 3, 4, 5 kg, varbūt izvēlēties kādu smalkāku zobirstīti, lai jūs tad tiekat iekšā tajā mutē. Jo kas mums ir svarīgi? Mums ir svarīgi ne tikai tos priekšzobus. Es zinu, kā man puikas mājās, viņi grib tikai šitā priekšzobiņas tīrīt un viss, bet mums ir svarīgi tikt arī šeit, aizmugurītē, pie lielajiem dzerokļiem, un to jūs varat izdarīt tad, kad jūs dzīvniekam atvelkat vaigu. Kamēr viņš lieliski novērtē to brīdi, kad jūs piedāvājat viņam garšīgu zobupastu apēst, tikmēr jūs varat šo tīrīšanu veikt. Atcerieties, mutes dobuma tālākais kakts, kas jums ar aci vizuāli nav redzams, kamēr jūs neatvelkat lūpu. Tad, kad tas ir izdarīts, tad veltam apmēram 15 sekundes uz vienu mutes dobumu kvadrantu. Tas ir 15 sekundītes vienai augšžokļa pusē, 15 otrai, un tāpatās arī ar apakšžokli. Un atcerieties, tad, kad jums ir jātiek zem šī vaiga, atvelkat ar otru roku šo vaidziņu nost, tiekat te aizmugurē, suns jau smaida mums, ļoti priecīgs un apmierināts ar dzīvi. Un tāpatās arī ar apakšžoklīt. Ja jums ir kādas problēmas zonas, redzat tāds vairāk aplikums uz ilkņiem, tad jūs varat savu uzmanību arī koncentrēt uz šo ilkni, bet atcerieties, pārāk neizdarat spiedienu uz smaganām. Smaganas citādāk sāks asiņot vienā brīdī. Pacietīgi, palēnām, tas nenotiks nedēļas vai 2 nedēļu laikā. Ja ir šis te vieglais aplikums, kā šajā gadījumā, ka tā ir vairāk vai mazāk emālijas pigmentācija un smagana līnija vēl nav cietusi, tad es domāju, ka pāris mēnešos jūs varēsiet tikt galā un iegūt sunim veselīgus, tīrus zobiņus, kuru aplikums neapdraudēs kopējo mutes dobumu veselību. Uzpirkstenis vai smalka zobirstīte. Ja jūs netiekat līdz dzīvnieku veikalam, tad cilvēku aptiekā varat skatīties tās bērniņiem, kas ir cilvēku bērniem paredzētās. Un tās arī lieliski pildīs funkciju. Bet atcerieties, kas ir svarīgi? Enzimātiska zobu pasta, cilvēku zobu pasta ne, jo tur ir ksilitols, kas ir toksisks suņu aknām. Zobu tīrīšanas procedūra var tikt pielietot arī kaķiem. Izvēlieties ērtāko tīrīšanas līdzekli un iestrādājiet to kā ikdienas paradumu un jums viss izdosies. Īpaši svarīgi pēc mutes dobuma sanācijām. Tad, kad mēs ar ultraskaņu notīram zobus un tos nopulējam, svarīgi ir turpināt šos mājas darbiņus arī mājās, jo pretējā gadījumā tas būs gads, tie būs 2, un jūs atkal būsiet atpakaļ ar līdzīgu sūdzību. Nereti ir tā, ka šie zobiņi ir jārauj laukā un dzīvniekam sasniedzot jau piemēram 10, 12 gadu vecumu, jau mutītē vairs nav zobu, kurus izmantot gremošanai.